Čau, dragi! Tomāders. Ienāca atkal ideja par tā kādām vidojšikām, kas man paši uzjautrina diezgan. Tāds mazākums varbūt kaut kādu uzjautrinās, tāds varbūt uzvajag dusmīgais. Karoči kaut kā tā, pa pensionāriem. Jā, pa pensionāriem. Kā mūsējā tā sistēma, viss, ko dara pensionāriem. Karoči, tad, kad viņi pabeidz savas darba gaitas, tie, kas jau pabeiguši, reāli, ko viņi gaida, ka viņi nosprāks pēc būtības, Un lielai daļai ir iztikas minimums, kas nafīgi neko nav strādājuši, nodokļus nav maksājuši, jo Latvijā cik lielākā bija 40 000 mēnesī pensija. Tātad kāds cilvēks ir strādājis, maksājis tos nodokļus un saņēmis to. Tātad tie pensionāri, kas ir nafīgi nabagi un kam nafīgi nekā nav, tie neko nav strādājuši, atbildību par savu dzīvi neko nav uzņēmušies. Tagad lūdz, vai arī nelūdz, trakākais vēl ir sabiedriskās kaut kādas organizācijas, kuras metās par lieliem palīgiem, tiem pensionāriem un tā tālāk un tā tālāk. Nafīgi, ja viņi nelūdz neko, tad nekas viņam nav jādod. Cilvēkam ir jādod tikai tad, ja viņš lūdz palīdzību. Tātad viņš sāk uzņemties atbildību, apzinās, ka viņš ir nafīgi savu dzīvi nolaidis. Kodā viss, ka viņam nekā nav, viņš bombas pēdējais. Tādā veidā. Tā kā tādā veidā. Ka viņš lūdz tad, tur var domāt par došanu kaut kā. Kas tur bija, skatījos kaut kā ziedošanas pasākumu. Ziedosim pensionāriem, lai viņi varētu iet laukā, kustēties, atbalstīt viņu laukā, iešām kustēties. Da kā nafīgi, ko dara? Viņi nevar savu dirzi piecelt un iziet ārā pakustēties. Viņi var aiziet mežā, nolaust divus sprunguļus, ko uztaisīt par uztaisīt par nūjošanas šitiem ten puļķiem un iet ar tādiem. Tāpatās, cik viņus redz, viņi neviens pareizi tāpat nenūjo, bet vismaz viņi kustās, tāda imitē tātad nūjošana, Neviens nav paši tātad, neviens nav vienais, bet paši neapskatās, kā ir pareizi nūjot, lai kļūtu veselāks, lai būtu tolka kaut kāda no to pasākumu. Tā kā tas viests absurds sanāk. Pēc būtības ļaujiet nafīgi viņiem nosprākt. Viņi to gaida. Tie, kuri dzīvē darījuši, kuriem ir naudas tagad un kuri ceļo. Pats, ka lidoju Spāniju, ir penziķi, kas laiž riņķi un forši viņiem dzīves ir, viss ir nokārtojušās. Tā kā tie, kuriem nav paši vainīgi un tie, kuri tagad arī taisās uz pensijām, vai nedomā vai par savu nākotni, par kaut ko tādu, tādu pašu bombu sanāksiet. Vai tad ne? Arī nekā nebūs. Ja tagad alga ir tāda, ka nezinu, kā izdzīvot, tātad saņemot to pensiju, kur būs tie 70% vai cik no tā, karš man neinteresē, bet saņemot vēl mazāk, tad kā tad sāks dzīvot? Ja ar šo nesanāk, ja ar šo jau dzīvo kā bombzis, vienkārši varēs slaistīties vairāk, sēdēt tālāk uz divāna, rulēt, skrūlēt, sociātīklus un tā tālāk, pareizi. Un pēc tam iet un gaidīt, lūgt, lai kāds palīdz, pats nifiga nav darījis, lai nodrošinātu savu dzīvi un lai dzīvotu kvalitatīvi un tā tālāk. Tā kā nirdzīgs pasākums, man ļoti uzjausina, tādā veidā, Un kaut ko tā, tad uzņemsimies ļaudis atbildības par savām dzīvē, paskatieties, ieteikums, protams, ieteikums tikai paskatieties, kur tad pienāko pensijas vecumam, kur tad būs, ko tad saņems, kas tur ir, un tie arī, kas maksā tos nodokļus, tos arī vēl apčakarēs, tāpatās ar kaut kādām naudas reformām vēl vai kaut ko, un tāpat vēl tas nebūs, tā kā tur jau brīdina ekonomisti, jau tagad šitām demografiskām bedrēm, tur pakaļā būs nekā, tā kā tie, kuri arī, verdzībā strādā, kuri tātad
nemaksā vēl paši tos trešos pensiju līmeņus, nu, lai kaut kas vismaz būtu, ja? Tad padomājiet loģiski, kas tur būs, nu tad tādā veidā. Tur čista tāds absurds sanāk, bet, nu, neko, tas tā, katrs pats ir savā likteņa kalējs, nevienu dzīvē par neko savā dzīvē, kas notiek ne tā, nevienu nedrīkst vainot. Atbildība ir tikai pašam uz sevi, pašam atbildība. Mēs esam tajā vietā, ko esam vēlējušies, cik daudz esam vēlējušies darīt, un neviens pie tā nav atbildīgs. Ja? Tikai pats. Ja kaut kas gribās, tātad pieceļam pakaļas no dīvāna un ejam to dabonam, izdarām. Ja? Un tad neviens nebūs vainīgs. Paši būsim darījuši. Kaut vai arī nesanāk, nepareizi izdara. Vienalga, tā būs mācība. Tā būs mācība un nākamreiz darīs labāk. Ja? Bet būs darīts, būs iet un būs cēlušies kājās un kaut ko darīs. Un tas jau vien būs pozitīvi. Protams, ir tupam kāpt uz vienu grābekli 3 reizes, nu, tas jau robežojas ar stūbumu. Ja uz vienu grābekli uzkāp un atraujās ar kādu papieru, ja, tad jāapdomājas, vai točna, ka kaut kas točna nav riktīgi. Ja? Nu, kaut kā tā. Nu, tātad, draugi, pensionāru būšanā, tātad novēlu visiem bagātas vecumdienas, pārticīgas, ja, nevis lūgt bada maizi no kāda cita, vainot visus citus valdību un ko tik nē, ja, visi citi būs vainīgi, tikai ne paši, un atbildību tā nekāda nebūs uzņēmušies. Ja. Tā kā tādā veidā. Un kaut kā tā, jā, tad mani sauc Madars, ja, esmu regresologs hipnoterapeits, un YouTube tātad man ir vairāki video, ja, superterapija.com saucās, un tātad tur var paskatīties kādus iedvesmojošus, pamācošus video, ja, un varbūt kas liek aizdomāties vairāk par dzīvi, kā dzīve norit, vai verdzībā, vai kā, un tādā veidā, tā kā rūpēsimies paši par sevi, uzņemsimies atbildību par savu dzīvi un domāsim, darīsim, pa kuru ceļu iet, pa vienu vai pa otru. Tad viens ir pareizi, otrs nepareizi. Tāds vidusceļš nav. Tāda neeksistē. Tāds neeksistē. Ja? Ok. Karočam kaut kā tā. Mēs katru dienu izdarām izvēles, un tas ietekmē mūsu dzīvi. Bet tikai mēs to izdarām. Ja? Tā kā tādā veidā, rūpējamies.